Tālāk mūsu dienas kārtībā ir filoloģijas doktors Jānis Dreimanis ziņojums Krišāņa Valdemāra ieguldījums Latviešu biblioteku attīstībā. Jāna Dreimane šobrīd ir Latvijas Nacionālās bibliotekas vadošā pētniece. Pareizi? 2004. gadā aizstāvējis promocijas darbu Latvijas bibliotekas otrās padomju okupācijas gados, un grāds ir iegūts tieši bibliotekas zinātnes apakšnozarē. Jāna Dreimane ir vairāk grāmatu autore vai zinātniskā redaktore. Viņas galvenās zinātniskās intereses saistās ar cenzūru, bibliotekām, to vēsturi, lasīšanu Latvijā okupācijas gados no 1940. līdz 1990. gadam, kā arī viņas uzmanības centrā ir Latvijas Nacionālās bibliotekas un tās darbinieku vēsture. Lūdzu. Godātie kungi, cienījamās dāmas, šis gads atkārtošos ir senākās latviešu grāmatas 500 gadus kulminācijas gads un Krišāņa Valdemāra 200. gadskārta. Un šīm abām jubilejām, manuprāt, ir tāds stiprs un vienojošs elements, jo Valdemārs ne tikai praktiski centās stiprināt grāmatu lasīšanas tradīciju latviešu sabiedrībā, bet pirmais formulēja latviešu valodā grāmatu un biblioteku lomu nācijas ceļā uz labklājību. Šajā īsajā priekšlasījumā vēlos uzsvērt Valdemāra atziņas, kas nav zaudējušas aktualitāti vēl šobaldien, kaut pirmo reizi tās publicētas pirms 175 gadiem. Vien dažus gadu desmitus pēc tam, kad Kurzemes un Vidzemes zemnieki bija ieguvuši putna brīvību, bija kļuvuši brīvi, taču palikuši vai atstāti bez iztikas pamata, bez zemes. Šodien fokusēšos uz 3 galvenajiem aspektiem. Pirmkārt, Valdemāra praktiskais ieguldījums biblioteka nozarē. Otrkārt, mazliet ieskicējuši viņa programmatisko vīziju, kas pausta jau iepriekšējā referātā pieminētajā grāmatā 300 stāsti, un tad mazliet raksturoši viņu tiešo ietekmi uz laikabiedriem, kā arī ieteikumus biblioteku tīkla izveidei. Valdemāra attieksme pret grāmatām un bibliotekām noteica viņa dzīves ceļa sākums, ģimenes ietekme, raksturiezīmes, proti mērķtiecība un, protams, 19. gadsimta vidū plaukstošā tautas biblioteku dibināšanas kustība Rietumē Eiropā un Amerikas Savienotajās valstīs. Pirmās iemaņas lasīšanā Krišāns Valdemārs ieguva mājās mātes vadībā jau 5 gadu vecumā. Tātad jau pirms skolas gaita uzsākšanas viņš bija ieguvis pirmo grāmatu lasīšanas pieredzi. Viņa sākotnējā skolas izglītība bija nesistemātiska un saraustīta. Aizvedījis tautskolās tikai nedaudz vairāk nekā 2 gadus, Valdemārs bija spiests kādu laiku turpināt izglītošanos pašmācības ceļā. Neraugoties uz to, viņš kādu laiku vēl nesasniedzis pilngadību, strādājis Sasmakā par ebreju un latviešu bērnu privātu skolotāju. Ar šo darbu iztikšana gan bijusi, pēc viņa paša liecības, gan bijusi trūcīga, toties saprotams veicināja zināšanu apguvi, kā jau mēs tikko dzirdējām, tiesa lielākoties no vecām vācu grāmatām. Laikabiedri liecina, ka Valdemārs bijis liels lasītājs. Šo tikumu lielā mērā pārņēmis no vecākā brāļa Johana Heinricha, kurš pazīstams kā talantīgs un rūpīgs vēsturnieks. 20 gadu vecumā Valdemārs mēģināja iestāties Jelgavas ģimnāzijā, bet, protams, tas nevarēja izdoties. Tādēļ viņš kļuva par skrīveru palīgu vispirms Rundālē, bet pēc tam Lielbērstelē un Ēdolē jau bija pilntiesīgs skrīveris. Ēdols Muižā. Iet uz priekšu.
Ēdols muižā strādājot, Valdemāram atlika laika arī saviesīgai dzīvei. Līdz ar citiem muižas latviešu jauniešiem tika nodibināta, mums jau labi zināmā, jocīgā, kā viņš pats tā raksta, Baltijas jūras izsmelšanas biedrība un turpināta pašizglītība lasot. Saprotams, ar mazo personīgo grāmatu krājumu nevarēja pietikt nec pašam Valdemāram, nec citiem čakliem lasītājiem. Tādēļ tika saziedot līdzekļi arī lielākai sabiedriskai bibliotekai. Pirmajā gadā pat saziedot 70 rubļi, par kuriem tolaik varēja nopirkt jau diezgan daudz, ap 200 grāmatu. Biblioteka ar vietējā Ēdoles mācītāja un jādomā arī baznīcas patrona barona van Bēra atļauja tika atvērta 1848. gadā vietējā Ēdoles evaņģēliskās luteriskās baznīcas mācītāja ģērbkambarī. Izdevīgā vietā, jo ļaudis ik svētdien pulcējas baznīcā uz dievkalpojumu. Valdemārs gan vēlāk vēstīja, ka šāda iekortelēšana, viņa vārdiem izsakoties, cienījamam baznīcas kungam nav bijusi īsti pa prātam. Taču iespējams, ka vietas izvēle noteica ne tikai ērtā pieejamība viena, bet arī citi apsvērumi. Jo, cik zināms, oficiāls atļaujas šai bibliotekai nebija. Un tā varēja būt publiski pieejama vienīgi kā baznīcas, respektīvi draudzes grāmatu krājums. Atšķirībā no citām latviešu bibliotekām grāmatas šeit tika izsniegts par brīvu, jo atkal citēju Valdemāru, jauniem zinkārīgiem lasītājiem reti atrodas kāds grasis kabatā. Biblioteka bijusi tik iecienīta, ka nākamajā gadā tās papildināšanai naudu saziedot bez prasīšanas. Valdemārs arī pats bijis rosīgs jaundibinātās bibliotekas darbinieks, vismaz tās organizētājs, jo autobiogrāfijā viņš atzīst, ka latviešu grāmatu krātuve atņēma iesākumā vaļas laiku. Valdemāra ierosinātā Ēdoles biblioteka bija pirmā pašu latviešu dibinātā biblioteka, jo līdz tam par bibliotekām latviešiem gādāja vācu mācītāji. Tas bija būtisks pagrieziens. Latvieši paši sāk iesaistīties biblioteku organizēšanā, kas līdz tam bija vācu prerogatīva. Jau 1849. gadā Valdemārs Ēdole atstāja, lai īstenot, atkal citēju, veco ilgošanos uz Tērbatu tikt un studierēt. Bet pirms tam, 24 gadu vecumā, tātad jau krietni pieaudzis, viņš kļuva par Liepājas augstākās apriņu skolas brīvskolnieku. Jādomā, pēc sava labvēļa Liepājas tirgotāja Friedriha Hagedorna juniora iniciatīvas viņš iesaistījās Liepājas krājkas 25. gadskārtē veltītās grāmatas ziņu par Liepājas krāšanas lādi veidošanā. Tulkodams stāstu jauka smīklas, jauka atminēšana par nabadzīgu Dresdenes kursvirstas strādnieku, kurš spējis no savas mazās algas uzturēt gan lielu ģimeni, gan veidot iekrājumu. Tā, iespējams, ir pirmā Valdemāra publikācija, gan parakstīta ar kriptonīmu. Redzēdams Hagedorna centienus latviešu labklājības veicināšanā, Valdemārs mudināja viņu finansēt latviešu lasām biblioteka tīkla ierīkošanu visā Kurzemē. Pirmā gara karstumā, kā raksta pats Valdemārs, Hagedorns apsolījis, bet vēlāk atteicis, un atkal citēja Valdemāru, latviešiem daudz grāmatas lasīt nedarot. Valdemārs tomēr lasīšanas veicināšanu un biblioteku veidošanu uzskatīja par tik svarīgu, ka sastādīja jau iepriekš pieminēto lasām grāmatu 300 stāstu un mīklas, ar ko jaunekļiem un pieaugušiem lusti uz grāmatām bairot gribējis.
Šeit jūs varat redzēt oriģinālu vāciņu. Veidot pēc citu līdzīgu vācu lasām grāmatu paraugu, tā ietver izklaidējošu un vienlaikus pamācošu lasāmvielu, vairāku latviešu autoru un vācu-baltiešu mācītāju darbus latviešu valodā. Grāmatā bija lasām, kā jau mēs dzirdējam, arī paša Valdemāra sacerējumi. Tomēr visnozīmīgākais bija ievads vārdi par grāmatām, kur Valdemārs pamatoja lasīšanas un biblioteku tīkla nepieciešamību. Viņš šajā ievadā aicināja vairot latviešu lasīt prieku un gudrību, jo tā paver ceļu uz labklājību. Viszemais nabaga zēniņš, ko pie mācības vedam, var liels izaudzis palikt par godātu vīru un darīt lielas lietas pasaulē. Tādēļ jāgādā, uzsvēra Valdemārs, kā vien zinādamiem un cik iespējamiem par to, lai visādas labas latviešu grāmatas un gudrības grāmatas pie ļautiņiem viegli tiek pazīstams, no viņiem mīlētas un cieņā un godā turētas kā no katras mācītas tautas. Šim nolūkam Valdemārs uzsvēra katrā pilsētā un lauku draudzē bija dibināma biblioteka, kur ik viens par nelielu samaksu varētu patapināt grāmatas lasīšanai mājās. Biblioteku uzturēšanai vajadzīgā nauda, Valdemāra prāta, būtu tā mazākā lieta, jo gan atrastos vīri, kuri būtu gatavi līdzekļus ziedot. Nevajag daudz ļaužu pie tādu darbu strādāšanas, kas nezūdamu svētību atnes. Dedzīga tuvāk mīlestība, cieta apņemšanās un nešaubīga izdarīšana visu iespēju. Tā Valdemārs. Lielu nozīmi Valdemārs piešķīra vietē, kur ļaudis bez visas klanīšanās un gaidīšanas, tā sakot, garām iedam tās grāmatas varētu dabūt lienēt. Pēc paša pieredzes viņš ieteica grāmatu izsniegšanu organizēt tuvu pie baznīcas vai pašā baznīcā, piemēram, ģērbkambarī. Tikpat svarīgs bija grāmatu valdītājs, saņēmējs, izdevējs, naudas sakrājējs, mēs teiktu šodien bibliotekārs. Tam jābūt vīram ar dedzīgu sirdi, vislabāk latvietim. Laipnam, nelepnam, pie kura ik viens bez bailēm var pieiet un aprunāties, gatavam bez atlīdzības izsniegt, saņemt, reģistrēt grāmatas. Tas vēl aizvien ir aktuāli. Laipns bibliotekārs. Vismaz vienu šādu cilvēku ik draudzē nebūtu grūti sameklēt. Vispiemērotākā kandidatūra Valdemāra skatījumā būtu skolotājs. Biblioteka ierīkošana Valdemāra skatījumā dotu lielu labumu arī latviešu rakstniecībai. Ja būtu kaut tikai 200 draugu bibliotēkas un tajās vairāk eksemplāru no katras latviešu grāmatas, tās vairs negulētu izdevēju un tirgotāju noliktavās, bet būtu izpirktas. Nav tieši nosakāms, cik Valdemāra ievadraksta ietekmē jaunu biblioteku dibināts. Tomēr zināms, ka no 1850. līdz 1875. gadam latvieši atvēra kādas 25 bibliotekas. Vēlākajos dzīves gados Valdemāra uzmanības centrā, kā mēs zinām, bija citas nozares. Tomēr viņš vairāk kārt preses publikācijās atgriezās pie biblioteku jautājumu. Starplaikā viņš aktīvi iesaistījās pirmajā latviešu lasīšanas organizācijā ārpus Latvijas, Pēterburgas latviešu lasīšanas biedrībā. Bija tās prezidents. Biedrības bibliotekā, starp citu, bija vairāk 100 pirktu, kā arī dāvinātu grāmatu. 1880. gadā Valdemārs latviešiem atgādināja biblioteka tīkla ierīkošanas nepieciešamību. Atsaukdamies uz Ziemeļamerikas pieredzi, viņš norādīja, ka bibliotekas tur ir tikpat izplatītas kā skolas. Bibliotekās par velti vai par mazu samaksu katrs var dabūt to, kas tam derīgs, un tā iespējams tautu pacelt augstāk daudz ātrāk, nekā tas citādi būtu iespējams.
Mūsdienu izpratnē svarīgs biblioteka tīkla pamatojums bija grāmatu vispār pieejamība, lai visi apdāvinātie cilvēki varētu smelties zināšanas. Skolas, bibliotekas, laikraksti un pašvaldība ir tie stiprie pīlāri, uz kuriem tautas attīstības tutēja, uzskatīja Valdemārs. Un pauda to programmātiskajā rakstā grāmatu krātuves kā tautas gara modinātājs. Valdemāra raksts rosināja jauno vidzemnieku Jāni Misiņu, kurš no agras jaunības bija sācis krāt grāmatas, atvērt savu biblioteku vispārējai lietošanai, kaut gan pats pēc dabas bija īsts kolekcionārs. Bet, kad bija sācis grāmatas izsniegt lasīšanai, Misiņš rakstīja Valdemāram: mazais grāmatu krājums grāmatu pa grāmatai no rokas rokā iedams ātri nolietojās, trūka līdzekļu tā uzturēšanai un arī papildināšanai. Tādēļ Misiņš lūdza padomu Valdemāram, kurš ieteica paziņot par grāmatu krātuves veidošanu presē, lai saņemtu grāmatu ziedojumus no tirgotājiem. Kad Misiņš vēlāk rakstīja, žēlodamies, ka lasītāji lasa labprāt, bet arī pārāk saplēš un nosmērē, pazaudēja tā, ka dažbrīd žēlabas mācas virsū, Valdemārs mudināja Misiņu nezaudēt dušu un turpināt darbu ar ziedojumu palīdzību. Šis atbalsts bija būtisks tādā pārlaicīgā perspektīvā raugoties, jo no nelielas lasām bibliotekas Misiņa krājums izaug par vienu no pilnīgākajām Latvijas bibliotekām, kurā pat labi ir jau ap 2 miljoni iespiedarbu. Valdemāra skatījumā grāmatu pieejamība nebija pietiekama, tādēļ 1881. gadā viņš aicināja turīgāko latviešu sabiedrības daļu iekārtot bibliotekas visā Latvijā, dibinot īpašu grāmatu krātuves biedrību, kas palīdzētu biblioteku organizatoriem gan ar naudu, gan ar padomiem. Lai gan tas tieši netika norādīts, ideja par šādu organizāciju Valdemārs visticamāk bija guvis no Vācijas un Austrijas, kur tautas biblioteka dibināšana uzņēmās vispārēju izglītību veicinošas labdarības biedrības. Valdemāra aicinājums gaidīto rezonanci tomēr neguva. Biblioteka ierīkošana joprojām palika uz atsevišķu organizāciju un entuziastu pleciem. Krišāņa Valdemāra dzīves laikā bezmaksas publisko biblioteku ierīkošana apgrūtināja ne tikai sabiedrības izpratnes trūkums par šādu organizāciju nepieciešamību, bet arī cenzūru, jo katras tautas bibliotekas grāmatu saraksts bija apstiprināms cenzūras komitejā. Turklāt Valdemāra proponētais finansējuma avots, ziedojumu un brīvprātīgs darbs nevarēja būt pietiekams biblioteka tīkla izveides un darbības pamats. Amerikā, uz ko Valdemārs atsaucās vairāk kārt, plašā un sekmīgā publisko biblioteku darbība balstījās ne tik daudz uz mecenātismu, kā sabiedrības akceptētu īpašu biblioteku nodokli. Tādējādi biblioteku uzturēšanā Amerikas Savienotajās valstīs tika iesaistīta visa sabiedrība. Tomēr nenoliedzami Krišāns Valdemārs bija pirmais latviešu biblioteku nozares praktiķis un teorētiķis, kurš ne tikai inicijēja un nodibināja biblioteku, bet pamatoja lasīšanas un biblioteku nozīmi tautas izglītībā. Uzstāja uz grāmatu vispār pieejamību caur biblioteku tīklu un sasaistot to ar latviešu grāmatniecības attīstību. Jo katrā bibliotekā taču vajadzīgas latviešu grāmatas. Valdemārs tieši iedvesmo latviešu bibliotekārās domas turpinātājus, piemēram, Jāni Misiņu. Atgādinot sabiedrībai arvien aktuālās Valdemāra atziņas, Latvijas Nacionālā biblioteka šogad izdos grāmatā sociāldemokrāta biblioteka entuziasta Teodora Līventāla manuskriptu Krišāns Valdemārs Latviju biblioteka celtniecībā. Šis darbs uzrakstīts 1948. gadā par godu Ēdoles brīvbibliotēkas 100-gadēji. Paldies par uzmanību!
Jā, liels paldies par ziņojumu. Vai lūdzu ir jautājumi? Es ceru, ka nebūs tā kā Paulam, piedod. Bet vai ir dati par to, kāda veida un satura grāmatas ir bijušas šajā pirmajā ēdolas bibliotekā un varbūt tajās dažās bibliotekās, kas sekoja? Tu minēji cenzūru, bet plus mīnus kāda veida un satura grāmatas bija šajās bibliotekās? Diemžēl tas nav zināms, jo vispār par Valdemāra jaunības laiku liecību ir saglabājies maz, bet cik zināms, tās bija pārsvarā latviešu laicīgās grāmatas, un tādēļ jau tas spektrs mums ir diezgan zināms, ja mēs paskatāmies latviešu seniespiedumu kopkatalogā, tad mums tas tomēr spektrs zināms. Turklāt mums ir zināms iepriekš dibināto vācu mācītāju dibināto biblioteku, tāds grāmatu spektrs. Ja, tātad, lai arī mums nav tādu tiešu liecību par to, ka šajā bibliotekā kādas grāmatas atradušās, mēs varam tomēr tā, zinot šo te latviešu grāmatu produkciju, mēs varam tā pieņemt, kāds bija šis bibliotekas saturs. Bija tā, ka šī biblioteka faktiski iznīka drīz pēc Valdemāra aiziešanas uz Liepāju un tika veidot atkal no jauna. Tad tā atkal iznīka, un tad atkal tika veidot no jauna. Tas bija šo tāds pirmo latviešu biblioteku tāda iezīme, ka šīs bibliotekas nepastāvēja ilgi, jo balstījās uz brīvprātīgu darbu, ja, un līdz ar to tās nevarēja ilgstoši pastāvēt, un arī tas finansējums nebija tik pamatīgs un sistemātisks. Jā, paldies. Vēl jautājums? Inga Gaila, es gribētu tikai piebilst, ka pirmajā ēdolas bibliotekā Valdemārs atnesa 70 grāmatas. 70 grāmatas šajā ģerkambarī, ar to arī tā biblioteka iesākās. Un brīnišķīgs pasākums pat bija nedēļas nogalē ēdolas baznīcā. Fonds Viegli izdeva Valdemāra minimis, viņa atziņu grāmatu, brīnišķīgs koncerts. Un ēdolas biblioteka vēl šodien tur tik augstu Valdemāra latiņu, ka tur ir brīnišķīga ekspozīcija, brīnišķīgs Valdemāra portrets, ko gleznojas bijušais Mākslas akadēmijas rektors Dreimanis un Drešlers, es atvainojos. Un tā kā es visus iesaku 6. decembrī, ir pat lūga uzrakstīt, ko Zaņa Jančevska ir uzvedusi, un 6. decembrī ēdolē būs izrāda Krišāns Valdemārs ēdolē, tā kā es visiem iesaku. Paldies. Jā, paldies par ēdolas reklamēšanu. Varbūt vēl ir kāds jautājums? Man vienkārši pašu interesē, no kurienes ir informācija, ka šajā bibliotekā 70 grāmatas no paša Valdemāra. Man nav izdevies atrast. Viņš noteikti izlasīja tās vecās vācu grāmatas un aiznesa. Vai tas informācijas avots, vai tā ir leģenda, vai tā nav leģenda. Bet noteikti, ka tām sākotnējām bibliotekām bija tā problēma, ka tās grāmatas jau bija ļoti, teiksim, tajā drukā vai tajā iesējumā, tādas ļoti trauslas, vai tas krājums nevarēja ilgi saglabāties. Un, protams, tā kā man gribētos uzdot jautājumu, vai šajās bibliotekās, kas bija saistīts ar Valdemāru, vai tur bija grāfa Lielmāte Genoveva vai nē? Jo tas mērķis ir, lai lasa tas mazais cilvēks, vai ne? Jā, šķiet, ka vārdos par grāmatām šeit 300 stāstos, man liekas, ka Valdemārs arī rakstīja, jeb arī tas bija sarakstē ar misiņu. Es no galvas tik precīzi neatceros, bet Valdemārs rakstīja, ka vajadzīgs ir arī tādas grāmatas, arī dievvvārdu grāmatas, jā, lai teiksim, būtu visdažādām gaumēm literatūra lasām bibliotekā.